Dieva žēlsirdības grunēts, Dieva tava un dāla un svēto gara vārdā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Es ticu Dievam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes radītājam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dēlam, mūsu Kungam, kas ir iemis no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cīdījis Poncija Pilāta laikā, kristāsis, nomiris un apbēdīts, nokopis eļņē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dieva visvareno Tēva labās rokas, no kurienes es atnāks, tīsot dzīvos un mirušos. Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dievišķību. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. 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 Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dievišķību. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. 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 Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tavu mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asini, dvieseli un dievišķību. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ.
Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dievišķību. Jēzus sopīgos cīšanu dēļ. 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 Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs. Visu svātu sakramentu Divam Tavam, Divam Dālam. Dievs, Tu esi mums dāvājis dabasu maizi. Teinas mums lūdz žēlastību. Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis visvētāko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom,
Дорідай мистове місо наше, свату слабому та й гудиною, каварата пастовиги саїм та веспистейшо нас ауглюс, коли в темноти вісканцей вон воді, мужус. Цінець годинос, Висус сватокайс, саграменс.
Prīcosimies visi kunga, svinēbu dīna jaunavas Mārijas loba pāduma motes gūdam, par jos pīmiņu leidz ar diva dālu līksmu un gādīdei eņģēļi. Diva tāva un dāla un svāto gora vordā. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlestība, Dieva mīlestība un svāto gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Un ar tavu garu. Dargi broļi un mūsas, uzsokošu svātu misi loba padoma motes gūdam, nūžēlosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi pīsadalīt šimus svātojus mūsu ticības noslēpumus. Es atsazīstu visvarīgajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudzi esmu grākojis ar dūmom, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Tādēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātus, un Jēzus broļi un mūsas aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu, lai apsažāloj par mums visvarīgais Dievs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūsu sīvien mūžīgajā dzīvē. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gods Dievam augstumos. Un miers virs zemes, slavas Dievas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pielūdzam Tevi, cildinojam Tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava godība. Kungs Dievs, debesu karaļa, Dievs visvarenais Tavs, Dievs viendzimušais Tavs, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dievs, divajārs Tavs, Tu ceļ pasauļa grēkus, apsažāloj par mums. Tu ceļ pasauļa grēkus, uzklāsi mūsu lūgšanu. Tu sevi Tava labās rokas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi kungs. Tu esi augstais, Jēzu Kristu. Ar svēto garu, Dieva Tava godība. Amen. Lūksimies. Dievs sava dāla dzemdētoja, Tu esi devis mums par moti, kuri gūdinojot esi greznojis ar breinumiem.
Tevi lūdzam, ļaun, lai jūs aizbildņības vienmēr stiprinoti, dzīvojam saskaņā ar tavu mīlestību un varam laimīgi sasniegt dabasu Tieviju. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gorā vienībā, Dievs visus mūžu mūžus. Lasījums no Ķēniņa 2. grāmatas. Sedecija valdīšanas 9. gadā, 10. mēnesī, mēneša 10. dienā Babilonijas ķēniņš Nabuhodonozors un jau karaspēks izrada Jeruzalemē. Un jī aplenca to un visapkārtēji uzbēra aplankuma vaļņus. Un pilsēta palika īlankta un apjūsta ar vaļņiem līdz ķēniņa Sedecija valdīšanas 11. gadam. 4. mēneša 9. dienā pilsētā izastoja bots, un zemes ļaudīm vairs nebija maizes. Tad pilsētas mūrī tika izlausts rūps, un visi karotoja naktī bāga no pilsētas projām pa ceļu caur vortiem, kas ir starp divkoršo mūri pie Ķēniņa dārzā. Bet kaldejīši bija visapkārt pilsētai, tāpēc jāizgoja pa ceļu, kas ved uz Arabu. Bet kaldejīšu karaspēks dzinos pakaļ Ķēniņam un sagiustīja jū Jerihas liedzunamā, un viss jo karaspēks izklieda un jū atstoja. Tad jī sagiustīja to Ķēniņu aizveda uz Riblu pie Babilonijas ķēniņa, kas jam iznesa sprīdumu. Tas lika noslapkavot Sedecija dālus jo prīškā un izdūrt jam acis, īkaļt jū vara ķēdēs un aizvest uz Babiloniju. 5. mēnesī, mēneša 7. dienā, tas bija Babilonijas ķēniņa valdīšanas 90. gads. Jeruzalemē izrada Nabuhodonozors. Nabuzaradams, mīsas sardzes priekšnieks, Babilonijas ķēniņa kolps. Un viņš aizdedznoja kunga svietneicu un ķēniņa pili un nodedznoja ar guņu visus nomus Jeruzalemē un ikvienu moju. Un viss kaldejīšu karaspēks, kas bija kopā ar mīsas sardzes priekšnieku, nojauca mūrus apkārt Jeruzalemē, bet pārējo tautas daļu, kas bija palikusi pilsēta, un bēgļus, kas bija porgojuši pie Babilonijas ķēniņa, kā arī visus porpalikušos ļaudis, mīsas sardzes priekšnieks Nabuzaradams aizveda Givstā, tikai nedaudzus no zemes nabadzīgajiem, atstodams par viena dārzu kopējiem un zemes apstrādātojiem. Tas ir Dieva vārds. Jeruzalemēs neaizmiršu tevi. Jeruzalemēs neaizmiršu tevi. Pie Babilonijas upēm tur mēs sēdējām un raudojām, kad pieminējām
Jeruzalemes neaizmiršu tevi. Alleluja, 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 Jēzus ieņem sevis mūsu vājumus un nesem mūsu kaitas. Alleluja, alleluja. Kungs ir ar jums. Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā, kad Jēzus kopa lejā no kalnām, jam sekoja daudz ļaužu. Un lūk, kāds spītaļīgais, pīgojis, krita jo prīškā pie zemes un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķēstīt. Un Jēzus izstīpis rūku, pisaskora jam sacīdams: Es gribu, tūpi tēris. Un jo spītaļība tīvliņ izzūda. Tad Jēzus jam sacīja: Pielūkoji, ka nevienam neko nastosti, bet ej un pasarodi prīsteram un upurēji dāvanu, ko Mūzes ir pavēlējis viņam par līdzību. Tas ir Kunga vārds. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Augsti godotais prāvests Filipēnoka kungs, dorgie svētceļnieki, mēs te pirms mises ar prāvestu runājam, vai vajag stodiet priekšā prīsteri doļu, vai nevajag. Tev daudzi Ludzas pusi jau it kā pazīst, kas nepazīst, tas ir prīsteris doļa, Jākubs Rodions, Ludzas prāvests. Un prieks šodien tai kopā ar jums šeit lūgtīs, kopā ar jums godot laba padoma motiem, kuras apbrīnojami skaistu fresku, kā vispilgtoku un vispudroku vītu varam tagad redzēt virs galveno altāra. Un, mīļi draugi, šodien arī mums jau lielāks prieks un gods, kā arī kopā ar mums šajā svētajā mīsī piesodila un lūdzes arī šos freskas autore atbraukusi no Rūmas, no Itālijas, kuru arī misijas noslēguma pēc visam svētībām arī sveiksim un varēsim arī jū ieraudzīt, kurš gan autoram it kā vajadzētu palikt aiz darba, bet mums prieks, ka ir tādi arī visi pie mēsim vienkāršība un prieka, ka svētcenīgi pie laba paudoma motes kojam. Dorgi broļi un mūsas, jo sevišķi šimā goda, kad vēl nav pagojis eisti gods, kopš itai brēnumaina, divmotes, glezna, ikona, pie mīsim ir atceļojusi poša svāto tāva Leona 14. Rūmā pasvietēta iepriekšējo goda 26. novembrī, kad nozarisinoja jubilejas goda 2025. goda nacionālais svētceļojums, kad Rūmā bija atvērtas svātos durvis 4 pāvesta bazilikos, un kad no visam tautam, visas tautas delegācijos brauca, bet mūsu latviešu delegācija brauca, pazateicot arī Dievam par to, ka pirms 100 gadiem pirmo reizi tai devies pie pāvesta, un arī tagad 100 gadiem apējot, brauca lūgt
apostola Pītera 265. Pēc apostola Pītera, tas ir Leona 14. Roberta Prevosta pasauļi svietēbu. Un pāvests sazatikos ar mūsu svētceļniekiem, un, kā zinām, pāvests pīder Augustenīšu ordeņiem. Svētais Augustins dzīvoja 4. gadsimta beigās, dzīvoja gan Ziemeļāfrika, kas tūlīt bija visa kristīga, visi runāja latiņu valodā, gan Itālijā dzīvoja, un bija ļoti slavens, ļoti liels kristīgais autors, teologs. Un ar jo vārdu ir dibināts ordenis, kuram lūk pīder mūsu pāvests. Mēs sakam svētais tēvs uz pāvestu. Un lūk, Augustenīšu ordenis Itālijā jau 500 gadus globoja šo laba padoma motes freskas oriģinālu, kuras saskaņā ar lūk šo tādu religiozu viesturi ir brīnumaini nokļuvis Itālijā Dženadzāno pilsēteņā, tad, kad Osmāņi, Turki porjime Balkānu pussalu un mūsdienu, nepiedošanu pussalu, bet Balkānu teritoriju, un Albānijas pilsēteņa Šodrā lūk bija šīs divmotes stāvs, un kad Osmaņi, Turki, musulmaņi visas baznīcas iznīcināja, ikonas vienkārši ņēma ne tikai vienkārši no sīnām, bet arī izsmējos, izdura acis, būjoja ikonas, freskas, kas bija uz baznīcu sīnām. Tad lūk, saskaņā ar tu stostu divmotes gudinojuma, laba padoma motes ikona, jai atsadalēja no sīnas, i pori jūrei, kā uz eņģeļa sporņiem porlidoja pori Adrijas jūrei, līdz komer nūkleva mozē cīmeteņa Dženadzāno. Un kāpēc to stostu? Tāpēc, kā tā liktos tāds brīnumains stosts, bet noteikti šim eņģelim bija arī cilvēku cejas, cilvēku rūkas un kojas, kas pazarupēja par to, lai svāto ikona būtu saglabota un nokļūtu kristīgajā Eiropā. Un, broļi un mūsas, šodien mēs redzam jū, kuru pazīst visa katoliskā baznīca. Un Augustenīšu ordenis jau 500 gadus tu globoja tima Dženadzānu pilsēteņa. Un mūsu pāvests Leons 14. kad kļīva par pāvestu, jis, kuram šai divmote ir visdorgoka, jo te ir visdorgoka jo ordenim, jis tu soka visur rodāt. Jis tu soka visur arī leidza jimt savus apostoliskajus ceļojumus. Un tik skaisti, kā arī pirmēsim, vairāk kā pirms 10 gadiem, bija iedibinota šai svētvīta. Te ir lūk diva apredzība, šima atjaunotajā svietneica, kura padomju laikus bija ļoti cītusi arī, nebija restaurācijas, citi domāja, vai tu vajag darīt, bet atjaunoja ar valsts palīdzību, ar veiskupa, ar prīsteru lielu deksmi, atjaunoja šo svietneicu. Un svietneicu izavēlēja diva apredzība, lai tai būtu šai divmotei par godu. Lūk, tai visi tie mūsu ceļi bija lūcēti, lai būtu izvēlēts šis pāvests, lai mums būtu svietneica ar šo laba padoma motes vārdu, kur nebija vēl jo stāla. Un, kad bija nacionālais svētceļojums pagājušajā gadā, rodos doma, vai nevaram pāvestam Leonam lūgt, svietēt mums fresku, precīzu kopiju, kaida ir tema pilsēteņa Dženadzāno. Tad pāvestu pasvietēja, tad mēs to atvedam, kas šeit varbūt ir bijuši daudzi decembri, atcerēties, porpildētu baznīcu, un kā visi ar abreinu, gan ar osaram acis, tu ir skatējuši. Un, broļi un mūsas, šodien diva vārds likos varbūt daudziem, kāpēc tāds tas pirmais lasējums, kāpēc vajadzēja klausēties par
lūk par tiem kaldīšiem, par babilonīšiem, par Nebukadnozoru, jeb Nabukodonozors, par izdurtajiem acīm, jā, ka tiem visiem ebrejiem, kas cīta no babilonīšu okupācijas. Tas ir tas Dieva vārds, kuru losa baznīca no vecos derības visā pasaulē šodien. Bet mums tas arī ir svarīgs, tāpēc, ka dzirdam par tempļa, Jeruzalemes tempļa iznīcinošanu. Un kā ebreju tauta, kas bija atkritusi no Dieva, kas nebija gudīga pret Dievu, tad te nokļuva ienaidnieka rūkos. Un kas bija laupīts? Bija laupīts ķieneņš un bija sadedzinots templis. Un bija liela nelaime, liela bāda. Un tas arī mēs ir atgādinājums, nevis draudz, nevis tā ziniet, kā ir draudz, bet tā ir Dieva patiesība, ka tad, kad cilvēki atsatalinoja no Dieva, tad arī Dieva rūka par viņiem atsatalinoja, kas jūs sorgoja. Un Dievam žēl cilvēki paši bieži izvēlēja arī vai būt kopā ar Dievu, un tad jebkaidi dzīves pārbaudījumi ir izturami, ir pārvarami, vai arī būt bez Dieva. Un tad arī pat mazāka kaut kāda dzīves nelaime var cilvēku satrīkt, un tad viss būs sadedzis. Lūk, broļi un mūsas kristīgo cerība mums palīdz pārdzīvot jebkaidus dzīves pārbaudījumus. Zinām arī, kā arī šeit dzīvojam paša pīrūbeža, un varētu domāt, kā vai nebūtu, ziniet, kad pirmie droni lidoja, ziniet, pirmais murgs man bija sapnē, ka Lūdzas baznīcas stūrņi tropa. Saku jums, kā ir, kā draugiem pasadalūs, ka tāds lūk bija murgs acīs. Bet tas nav no Dieva, tas ir bailes, kas mūs var vojot. Bet tai padomāju, vai tad jodomāju, ka tagad nosorgot, ka ienaidnieks it kā brūk viersu, vai arī jodomāju savaižok, ka itei svietneica, vai Lūdza, vai šeit pasieņa, ja stāv kā Dieva zeme, ka mīrs ir iespējams, un ka šai vīta, kuru apmeklēja agrok visas tautas, visi šeit noci, i no Baltkrievijas, i no Krīvijas puses, kura bija tūlēk ļoti katoliska, Sebieže bija baznīca katoļu, no tos divmota globoja Zilupis baznīca, ka šeit visi lūdzēs, pēc tam atkrišanu no Dieva, pēc tam daudzas nalaimes, kāri, bet šeit svietnīca šeit stāv, lai nastu mīru, lai būtu kā bāka mūsu vētrainējā dzīves jūra, lai nurodītu mūsim to, ka Dievs ir ar mums, ka mūsim nav jāzabaidās no dažādiem dzīves nalaimēm. Un arī pāvests, kad 26. novembrī pārno gada uzrunāja latviešu svētceļniekus, neizvarēja no šo temata. Un arī teica, pašreizējais konflikts jūsu zemi atgādina jūsim par sopīgu viesturi, kādu piedzīvo jūsu tauta. Bet viņš teica, bet lai baznīca ir cerības nesēja, šamos trauksmainos laikos. Un, broļi un mūsus lūk, mēs esam šos cerības mantinīki. Un mēs to gīstam tad, kad redzam šo Dieva motes maigu skatīnu, šo Jēzus rūceņu, kas ir pīzakļovusi pie motes kreuts, šo jo vaigu, kas pīzaglaudis pie Marijas vaiga, šo brīnumainu ikonu, kas arī saucos grīkiskiem, šai ikonu tradīcija glikofilusa. Gliko jūs saprotat, tas ir soldais, tas ir maigais būtu, jā. Filusa skilps, maigais skilps, jā. Lūk, Marijas maigais skilps, tai pīzakļaušana, svaigu pie vaiga. Cik arī mūsim ir vajadzīgs tagad šis maigais, divmotes Marijas, labo paduma motes skilps uz mūsu vaiga, lai mēs būtu mīrīgi, lai mēs teiktu, Jēzu pazarūpējas tu par šo mūsu dzīvi, Marija parūpējas tu par mūsu vajadzību un naziņu, kur vajadzīgs šis labais padums. Un šeit nok mums šis evaņģēlijs. Dzirdējam, ka Jēzus nūkopi no kolna. Nu kaida kolna? Tāpēc, ka tas ir tas kolna mocības breidis Mateja evaņģēlijā. Jā, svātais Hioriņims teica, jo sadaktu visi svātī raksti, bet mums paliktu tikai no Joņa viestulis. Šis Dievs ir mīlestība, tad mums ar to arī varbūt pītektu.
Bet visa baznīca, visa Jēzus moceiba, saka citi baznīcas tēvi, ir apkopota tīši kolna moceiba Mateja evaņģēlē 5., 6., 7. nodaļa, kur Jēzus visi izteicieni apkopoti kā vīna skaista moceiba, kur Jēzus runāja kolna uzrunodams mocekļus, kad nazinīt, ko lasīt. Un saka, dažreiz prīsteri saka, jo skaita Bībele, jā, ot nopirku Bībeli, ja tad atveru lūku veco derību, a tur vien, kas saka, žeidu posakas, koč kaida nevar saprast viesturi, arī, kā mēs tagad dzirdējam, jā, kāri, nalaimes, meļi draugi, jau gribat skaitīt Bībeli, societ ar jaunu derību, ar evaņģēliem, un tas ir tas pirmais evaņģēlis no 4 kanoniskiem, Mateja evaņģēlijs. Un to sirdi ir Jēzus kolna moceiba, kas saucas ar šiem vārdiem svietīgi, lūk, gora nabadzīgi, jo jī redzēs Dievu, svietīgi mīrenēsi, svietīgi vojoti, ja? Lūk, i tad tolak Jēzus moceiba 3 nodaļos. I tad Jēzus pabeidz šo moceibu, i tad kopnu kolne. Bet kas ir šai kolna moceiba? Kolna moceiba, Jēzus vārdi, Jēzus pamoceibas nav, ziniet, tādi morāli pamaucējumi, kā ziniet, ētikas moceiba. Jo kristietība būtu vien morāla moceiba, tad tai būtu vienkārši plikama filozofija par labu dzīvi, par pareizu dzīves moceibu. Bet kristietība ir kaut kas vairāk. Kristietība ir Dieva mīlestība, Jēzus Kristus, kas kļuva cilvēks un atnāca šajā pasaulē, lai atjaunotu cilvēku. Un kolna moceiba mums paroda, ko Dievs grib darīt ar cilvēku, ka grib jū darīt par mīra cilvēku, par to, kas neizraisa kārus, par to, kas spīdot, par to, kas redz nabogus, par to, kas ir sirdsškejs, par to, kas ir laimīgs, pat ja varbūt jām ir kaut kā pietrūkst kaut ko. Lūk, kolna moceiba mums paroda, ko Dievs dara ar cilvēku, kas ir nokļuvis grāka slozdā. Dievs jau atjaunoja, izraunu ļaunuma valgim. I tad Jēzus kopnu kolnu, un evaņģelists Matejs arī paroda, ka Jēzus to, ko dara, to arī pīpilda. Un tāpēc sateikšu speitalīgu. Un speitalība tagad arī aizvien pastāv, tā ir lepras slimība, izskausta Eiropā, bet daudzajos trešo pasauļa valstīs aizvien te ir problēma. Un agrāk, kad nebija vēl zoļu, cilvēki nezināja, kā to ārstēt. Tad speitalības vienīgais atrisinošanas veids bija atraidēt cilvēku. Atraidēt jau vispār no cilvēku kopīnas. Un speitalīgais nevarēja dzīvot kopā ar citiem, jo dzina mežā. Un viņš nevarēja ni cīmata uzturēties, nevarēja tīvoties pilsētai, bet pats galvenais nevarēja lūgt Dievu svietnīca. Atraidēja citai no visiem. Un lūk, ja tas spētalīgais iziet pretim Jēzum Kristum, atpazīst īma šo Dievu, kas ir nocis, šo Dieva mīlestība, kas vienīgo jau var globt. Un paraugīt, kāda pazemība, jo tu gribi, tu vari mani darīt škeistu. Kāda pazemība, cik mums būtu vajadzīgs šis gors, šī ticība. Dievs, jo tu gribi, tu vari, jo tu gribi, jo taida ir tava vaļa, jo taids ir tavs prots, dari to, ko tu gribi. Ja? Tātad, lūk, patiesībā šie vārdi, kurus mēs lūdzam, tavreize, tavs prots, lai notiek, tava vaļa, patiesībā precīzi būtu jotulkoj, tava griba, lai notiek. Un Dieva griba ir mīra dūmas par mums, lai mēs atsagrīstos, lai mēs meklētu Dieva valstību, un tad poreiz būs jums pielikts no tos pašas kolna moceibas. Brīnum mūsas, lūk, Jēzus saka, es gribu, un pīzaskoras jām. Tad, kad neviens naļovja tam spētalīgam pīzativoties sev, pat īstoles dzina prom šo spētalīgu. Jēzus saka, es gribu, un jām pīzaskoras. Un uzslēdzot, arī tikai gribu pastāstīt, ka šie nav tikai Jēzus darbi, bet ir darbi, kas turpinojas baznīca starp ticīgajiem. Un šimā godā, 2026. mēs visi
baznīca pīmiņam svātu Francisku no Asīzes. 800 godi, kopš jo gudojamas noves Asīzes pilsēteņa Umbrijas reģiona Itālijā. Lelīs svātais, svātu Dominika laika bīdars, un jī obi bija tot 13. godu simteņi darbojušies. Darbinieks dibināja spredikjotoju ordini, kas goja mocējos un goja un mocēja citus. Svātais Francis dibināja vienkāršu ubagotoju ordini, kas nacēla sev klūsterus, dzīvoja ļoti vienkārši, pat teltīs dzīvoja, taidos teltīs no dažādiem zaurim sataisētojus, un goja sludināja vienkāršība, lūdzot cilvēkiem atbalstu un palīdzot visnabogiem, dzīvojot ar viņiem kopā. Un lūk, Svātais Francis piedzīvoja taidu atgadējumu, kā arī jis viena sava dzīves posma pašā sākumā, kad jis vēl bija ļoti bogots jauneklis, kad jo tēvs bija slavenākais un bogotākais audumu, kurus vēda no toliņas tirgotojs Asīze. Jis jojot uz zirga, jo jām arī jis bija tikai brūninīgs, jis ieraudzēja spētelīgu, visu atraidētu, jo arī tāpat arī viduslaiku Eiropa, jūs dzina prom no cilvēkiem. Jis jau ieraudzēja, jis izjūta žēlsirdību pret šo nabaga cilvēku. Un lai salaustu savu lepnību, savu nepatīku, savu lūkšu tādu dabisku uzvedību, jis saima pordabisku žēlastību, jis nokopja no zirga un uzkilpstāja šo spītalīga vātis, rātes. Un redziet, tas nav tikai mums tagad, tas nesaka, ka tai katram jodara, Lūk, kad jau svātus dzīves bieži ir, lai mēs jos atbreinotu un iedvesmotus, nevis, lai mēs atdarinotu un pakaļdarinotu. Jo brāļi un mūsas katrs no mums ir oriģināls un nav kopiju, bet brāļi un mūsas, lūk, šis Svāto Franciska žests, šī porkopšana sev pori, mūsim zīme, ka evaņģēlijs var būt arī mūsu dzīves klotusoši, ka mēs varam arī citam tivoties, kas varbūt mums ir nepateikams, ka mēs varam sālaust kaut kādu īnaidu mūsu, napatuku pret citu. Vēl un mūsas atseversim šai tivok mīlestības žēlastībai. Ļausim, lai Kristus mūsus dzīdei, mūsu spitalības, mūsu dažādas vītas, kas varbūt ir grāka vītas, lai mūsim pīzaskoras, un lai tas mūsus dara arī priekš citiem, lai arī mēs citi varam parodēt šo Dieva mīlestību, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Tagad kopīgā lūkšanā, piesaucot laba padoma motis aizbildniecību, uzticēsim Dievam lūkšanas par šo pasauli, par Svāto baznīcu un arī par mūsu pašu vajadzībām. Vispirms lūksim par Svāto Dieva baznīcu, lai Dieva patīsība timā tiktu sludinota ar gudrību un mīlestību. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, mūsu vīskupu Joņi, Rezeknes Aglonas diecēzes prīsterim un diakonim, lai Kungs viņiem palīdz evaņģēlija sludinošanas darbā. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies mums un mīs. Lūksim par to, lai būtu mīrs visā pasaulī, lai izabeitos kāri un cilvēki atsagrīžas pie Dieva. Mēs tevi lūdzam, uzklausīmies mums un mīs. Lūksim par visiem, kas svētceļoja uz Pasīnes sanktuāriju, lai Dievs bogodīgi svētī un dāvāja nepieciešamos žēlastības.
Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Šodien lūgsim visus svaceļnieku nodomos, Radio Marija un Latgales radio klausētoju nodomos, lai caur labu padomu motes patvērumu cilvēki saņem nepieciešamo. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Lūgsim, lai Dievs bagotīgi aizmaksāja visiem Pasīnes baznīcas labdarījumam. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Un tagad klusuma brīdī katrs uzticēsim Dievam savus personīgos nodomus. Klusumā tagad lūdzamies. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Lūgsim par mūžībā aizgojušiem divinīkiem, broļiem mūsu draudzes locekļiem, gorīgos kortes cilvēkiem, lai kungs jūs uzņem dabasu mājokļus, kuri ir sagatavoti tiem, kas mīļoja Dievu. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Uzklausi mūsu žēlsirdīgais Dievs, caur labu padomu motes aizbildniecību. Pieņem visus mūsu lūgšanas un nodomus, ko šodien šajā sanktuārijā nesam pie tava altāra, piesaucot tavu labvēlību un žēlsirdību, caur Kristu mūsu kungu. Lūdzu, tavs broļi un mūsus, lai Dievs svarīgais tavs piemšam un Jēzu upurim.
Dievs, tevi lūdzam svētī šos upura dāvanas un ar dieva dzemdētojas Marijas laba padoma motes stiprinojušo aizbildnību dāvāj mums pestīšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums! Un ar tavu Uz augšu sirdīs! Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pateiksim Kungam mūsu Dievam. Tīs ir labi un taisnīgi. Patīs ir cienīgi un taisnīgi pārreiz un pestīšanu nāsošiem. Kā tev, Kungs, svētais tavs visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pazateicam vienmēr un visur, un tevi celidinojam, teicām un slavējam. Visvētākos jaunavas Marijas, laba padoma motes, piemiņas dienām. Svēto gara spēkā panotā, ieņeme tavu vienzemušu dalu, un nazaudējot jaunavības godu, dāvāja pasaulei mūžīgu gaismu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Jīmā tavu majestāti, slavēj eņģeļi, godinoj validēšanas, tava priekšā drēb varas, dabasu spēki un svētī serafi, vienotā liksmē tev kalpoj. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums pievienotiem savas balsos, pazemīgi atzīstot un saucot. Kungs, tu esi patīsi svāts ikviena svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dāvanas ar tavu garu spēku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni,
kad Jis labprātīgi atdeve sevi cīšanu. Jis paima maizi un tev pazateikdami slauze un deve saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Līdzīgā veida pēc vakariņām Jis paima bikeri un vēlreiz tev pazateikdamies deve saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku pīdūšanai, dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs viestēsim to un līdzinosim par to augšanu, līdz par to vai atdošanu. Tāpēc pieminot jo novi un augšanas celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestīšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnīgu stāvēt Tava priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto goru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vīskupu Joni un visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļauj jiem skatīt Tava vaiga gaismu. Apsažāloju par mums visiem Tevi lūdzām, un dāvāj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dieva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu Joslīga vaini, ar svātījiem apostoļiem un visiem svātījiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jumjimā, Tev Dievam visvarenajam Tavam svāto gorā vienībā, ir viss gods un slava visus mūžu mūžos. Amen. Mēs teikam saukti par Dieva bārniem un taidi patiesi esam, tādēļ paļāvībā mēs sakam. Debesīs, tā jau
žēlastēmies, kungs, ne visa ļauno, labvēlīgi dāvāj mīru mūsu dīnos, lai tavas žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgus cerībās, piesapildīšanu un mūsu pestīto Jēzus Kristus atnākšanu. Kungs Jēzu Kristu, kas sacīja saviem apostoliem, mīries jums atstāju, savu mīries jums dodu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticību, un es saskaņā ar savu gribu labvēlēs tai dovot mīru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Un ar tavu garu. Sniegsim cits citam mīra un izlīguma brolīgu sveicienu. Lūk, Dieva jārs, kas nūcer pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību. Kungs, es neesmu cienīgs, kad noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Lūksimies! Dievs, tevi lūdzam, lai mums palīdz tava dāla dzemdētojas Mārijas, mūžam jaunava slova paduma moties vidu to jēbā, un mēs sekojot jos dīviškajam dālam un āsot savu Kristu, varam sasniegt dabasu tieviju caur Kristu mūsu kungu. Dargie broļi un mūsas noslēgumā, svētība visiem, kas lūdz Dieva palīdzību savai mīsai, vojai, slimībā, dažādos vojumus. Lūksimies par visiem, kas lūdz no Dieva veselības žēlastību. Ar vārdiem Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs Jēzu tu noci pasauli, kai mīsas un dvēseles ors, lai dzīdinotu mūsu slimības. Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs Jēzus sopu vīrs, tu uzajēmi mūsu cīšanas un vojības. Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs Jēzu, tu visakļivi leidzīgs broļiem, lai parodētu jiem savu žēlsirdību. Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs Jēzu, tu izjūti mīsas vojumu, lai atpestētu mūs no ļauna. Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs Jēzu, tu devi mums par motivi svātoku jaunavu Mariju, kura stāvot pie tava krista, bevīnot ar tevi cīšanos. Kungs palīdzi mūsu slimajiem broļiem un mūsam. Kungs Jēzu, tu ilgojies, lai mēs savas cīšanas vīnojam ar tavam cīšanu, baznīcas tavas mīsas lobā. Kungs palīdzi mūsu slimajiem. Kungs mūsu Dievs, tu siltīji pasauli savu dālu, lai es uzejimtu mūsu cīšanas un nestu mūsu sopes. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, stiprinoju šos sliminīku pacītību un cerību, lai pazateicu tavai svētībai. Ja uzveic savu vojumu, un tavas palīdzības balstīti ir veseli mīsa un gora caur Kristu mūsu kungu. Tagad mēs priesteri uzliksim rūkas un katram individuāli dosim svētību. Svētais Dievs,
sūdzam Tava, Kungs, mūs savu svētību, ar savu dziedinošu roku aizskar mūs. Kungs ir ar jums. Nolīciet galvas svietēbai. Lai jūs svietēj Dievs Tavs, amen. Lai jūs dzīdinoj Dievs Dāls, amen. Lai jūs apgaismoj Svātais Gors, amen. Un ar visvētākos jaunavas Marijas, loba padoma motes aizbildnību, lai jūs svietē visvarīgais Dievs, Tavs un Dāls un Svātais Gors. Ejiet mīra un Dieva žēlastība, lai jūs uz pavadām. Dārgie broļi un mūsas Kristu, sirsnīgs jums visiem paldies par šo svētceļojumu, jo redzu šodien daudzi no dažādām vītām. Un katru reizi es priecājos par to, ka redzu jaunas sejas, kuri ir svētceļojuši šodien uz Pasīnes svētvītu. Protams, arī sirsnīgs paldies Ludzas draudzes prāvestam un dekanāta dekanam, prīsterim Jēkabam Rodionam, par to, ka viņš šodien vadīja svēto misiju un arī teica mums mocības prediki. Katram no jums, arī prīsterim Andrim, no Lanskaronas draudzes, kurš šodien arī palīdzēja biktēt, un svētceļniekiem dzīvotājiem, kad dzīvoja šodien. Un šodien, kā jau minēja, un mēs gaidījām, ka ir īpaši vīsis, jeb vīsi divi cilvēki, kuri šodien ir svētceļojuši no Tolīnes uz šo Pasīnes svētvītu. Tas ir no Itālijas, kur šodien šeit klātesoši, un arī, kuri, varētu teikt, sekmē to, lai Pasīne būtu laba padoma motes preskas kopijā. Tātad šodien mūsu vidā ir māksliniece, presku speciāliste Alma, kopā ar savu vīru Ernestu. Un viņi šodien svētceļojuši no pašas Itālijas uz šejieni, lai redzētu jau šeit šo laba padomu motes fresku. Un tāpēc es gribu jūs abus aicināt uz šejieni tīvāk. Un arī pasateikties, un lai viņi paroda sevi tautai. Un, protams, lūdzu aplausi. Šie divi cilvēki, patiešām Alma un jos vīrs, izdarījuši lielu darbu, šo skaistumu, šo kopiju. Un tiešām mēs esam visi pateicīgi un sagaidījām, ka viņi tagad atbrauca uz šejieni. Un es ceru, ka te ir pirmā reize un nav pēdējo, kad viņi atbrauca uz šejieni. Un tāpēc tā ir simboliski. Gribam apsveikt un arī pasateikties gan draudzes vārdā, gan arī visas divu tautas vārdā, kuri šodien sasapulcējušies un arī brauks arī nākotnē par šo darbu, kā tiešām jūs gan izveidojat šo presku, gan uzdāvinojat. Un tas ir tāds arī, es domāju, mums visiem, gan jums, gan man kā prāvestam, kā dekanam arī, šos preskas tapšana, izvietēšana, palīgs tāds izcils notikums dzīvē. Tas ir īsti tādā viesturē, ja
Un, arī Dievs caur to visu darbojās. Un tāpēc arī pateicība Dievam un Dievmotei par šo darbu. Tāpēc gribu apsveikt, un tā ir simboliski no šo skaistos rūzes, jo šos sarkanas rūzes bija skaistos tad, kad arī mēs pieņemam decembrī šo fresku, un tad arī Dievmotei bija veltētas sarkanas rūzes. Lūdzam arī mākslinieci pasakīt vienu vārdu, kā tas ir, come è fare la Madonna, fare la fresco. Condividi per favore. Sì, allora sicuramente è il mio lavoro, non è una cosa che ho fatto per la prima volta, però per la prima volta ho fatto qualcosa con un'emozione particolare. Jā, protams, tas ir mums darbs taisīt freskas. Bet tas nebija darbs šimā reize vienkārši ikdienas, jo pirmo reizi taisīju Dievmotes fresku. Sì. L'idea è nata da uno spunto molto spontaneo, da un'idea molto spontanea del nostro amico parroco Jacob Rodions, e noi l'abbiamo subito accolta perché abbiamo capito che era il momento per trasferire qualcosa di molto importante in una parte del mondo che io non conosco personalmente, ma che ora scopro con una luce molto particolare. E la Madonna vista qui ha una luce sicuramente diversa da quella che ha in Italia. Un šī ideja bija ļoti spontāna, ļoti nejauša, kuru es piedāvāju māja mēneša beigās. Un tai doma bija tāda ļoti neparasta. Aiznest šo Dievmotes svēttālu, ikonu, fresku timā vietā, kas ir pavisam nepazīstama. Un šeit ir freska pilnīgi cita gaisma, atspēja un cita gaisma ir redzama. Quindi ringrazio voi tutti per averla accolta con tanto buon cuore e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qui con voi in questa parte bellissima del mondo. Jā, tāpēc arī pateicu jums, ka esat ļovuši mums šeit šodien lūgties kopā ar jums, apmeklēt šo pasaules māliņu un ka esat uzņēmuši šo jaunavu Mariju jūsu mājās. Jā, un tagad mēs arī beigās parasti dzīvosim Dieva mote globoja mūs. Šo dzīsmi 3 reizes, arī lūdzot svētību turpmāk, un aicināju arī nākotnē svētceļot uz Pasīni, un nākošo reizi jūlijā mēnesī mēs gaidām arī Liepājas bīskapu Viktoru, kurš arī suļējis apmeklēt šo svētvītu, un arī lūgtīs kopā ar mums. Nākošā reize būs arī svētdiena, 26. jūlijas, tāpēc arī pastostiet citiem un brauciet kopā ar kādu vēl citu kompāniju. Izejot pēc tam, pēc lūgšanām no baznīcas, ir iespēja paņemt piparmedres zoriņu, tur ir sagatavoti, jāleidza, kā pīmiņu čājus veidot. Varbūt arī atstot, kurš vēlējās visu grāmatā savus izpaidus un arī savu pīzeini, kā es esmu šodien šeit bijis. Lai slavēts Jēzus Kristus.